Partiju apvienības par labu Latviju frakcijas priekšlikums nav atbalstīts. Šķēlskungs, lūdzu. Jā, ja mēs gribam kaut ko no ēnu ekonomikas dabūt un esam pārliecināti, ka tur ir tiešām nauda un liekas, ka tur tā nauda ir miljards un vairāk, mēs uzskatām, ka ir jādod nauda tiem cilvēkiem, kuri var palīdzēt atgūt no ēnu ekonomikas. Un mēs paredzam palielināt valsts ieņēmumu dienestam un tā attiecīgi saistītām struktūrām, finanšu policiju, muitu un tam līdzīgi papildus piešķīrumu 5 miljonu apmērā, ar ko mēs domājam, ka mūsu šos papildus pieteiktos 45 miljonus varēs dabūt. Mūsu sajūta ir, mūsu tāda iepriekšējā arī pieredze, mana personīgi agrākajos gados, varbūt daudz drūmākos, kad kontrabandu tirgoja kannās uz ielām pat Rīgas centrā un krasta masīvā, tad, ar 5 miljoniem mēs esam spējīgi 1:9 kāpināt šos ieņēmumus. 5 miljonu izdevumos, 45 miljonu klāt. Paldies, Šadurska kungs, lūdzu. Es būtu gatavs uz līdzenas vietas atbalstīt šo priekšlikumu, ja mums būtu šo 5 miljonu sadalījums un konkrēts plāns pretī no šīm uzraugošajām institūcijām, kur būtu skaidri parādīts, teiksim, kādā veidā tas tiks izlietots. Vienkārši iepērt maisā 5 miljonus, es domāju, ka ir mazliet priekšlaicīgi. Bet es ļoti aicinu Reira kungu tuvākajā laikā budžeta komisijā organizēt debatas par šo jautājumu, tiešām uzklausīt valsts ieņēmumu dienesta un citu institūciju plānus un tiešām detalizēt šo jautājumu apspriest. Ja nesāksim no pirmās dienas stiprināt kapacitāti reāli, cilvēkiem piedāvāt algas, iekārtot jaunu štatvietas, jūs zināt, ar kontrabandas akcīzes nodokļa kontrabandas apkarošana Latvijā nodarbojas tikai 6 personas. 6 cilvēki tikai. Ko var 6 cilvēki izdarīt pret to miljardu, 100 miljonu apjomu, kas apgrozās nelegālajā akcizēto preču tirgu? 5 miljoni pret to. Vai jums tiešām ir sajūta, kolēģi, ka pat šos 5 miljonus piešķirot, mēs neatgūsim 5 miljonus? Tātad, lūdzu. Balsosim par 42. partiju apvienības par labu Latviju frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, kas par? Paldies, pret? Paldies, atturās. Priekšlikums nav atbalstīts.